Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šodien man ciemos ir viesis, engurnieks nu jau vismaz 20 gadus. Cilvēks, vīrs, vīrietis, tētis foršiem bērniem un ļoti, man jāsaka, mazo puišu sapņu profesijas tāds pārstāvis. Vai ne, Juri? Tā ir. Labvakar tev. Sveiki, labvakar visiem. Paldies par šiem skaistiem vārdiem, ko tu veltīji man, pagodināts. Bet tā ir. Mazie puikas taču sapņo par to profesiju, ko tu strādā šodien. Es domāju, noteikti viena liela daļa to sapņo. Vai tas bija mans sapnis? Pieļauju, ka nē, jo var atklāt, šī profesija ir policists. Jā, un tas ir ļoti grūts darbs, manuprāt. Jā, jo šajā profesijā jau tūlītās būšu 4. gadsimta. Ideāli būs balīta. Galvenais veselība. Tikpat forša balīta, kurā, kā es saku, es tev kādreiz satiku. Jā, tas bija 2004. gads aprīlis 16. Un tu iepazinies ar mani draudzeni, un tā sākās tavs ceļš Angurē. Jā, mazliet ātrāk, 28. februārī, ja nemaldos, pirmā diena man bija Angurē, kas ierados šeit, jo es par Anguru nezināju neko, tikai kā nosaukums, un viss tās sākās 16. aprīlī. Superīgi, vai ne? Bet tā ir, tu nekad nevari zināt, vai caur profesiju, vai caur darbu, vai caur izklaidi, kaut kādā veidā tu satiec to īsto cilvēku, un klikšķis vai ne klikšķis, mums te dažādos stāstos tas izskan, bet tu zini, ka tas ir tavs cilvēks. To zinu un jūtu jau no paša sākuma, jo, teiksim tā, cilvēks katrs ar savu enerģiju, jo mans otrs darbs ir saistīts arī tam, ko es tālāk arī stāstīšu, bet ar sākumu sāksim to, kad ir klikšķis, kā saka, un tad saprot. Ai, cik labi. Man ir tas prieks, ka es toreiz biju klāt. Nospēlēju diezgan labu lomu. Šodien tā nevar dalīties telefonu numuriem, toreiz vēl varēja. Un tas forši, vai ne? Jūs joprojām, cik gadu kāds jubilē jums jau varētu būt ar sievu? Kā saka, laimīgus skaidrs neskaidrs. Taisnība. Nav ko tur, vai ne? Nu, tāds bariņš jau bērns atdzīvot un ļoti daudz foršu lietu tu dari arī pats savā dzīvē, vai ne? Tātad to vienu tu mums pēc tam pastāstīsi, bet visvairāk es druscītiņu tev par to pamatdarbu, paprasīšu. Policija man ir viens tāds, starp citu, mūsu abu kopīgs radinieks. Kad es arī mācījos braukt ar auto, viņš vienmēr teica tā, nu, ko tu baidies no tās policijas? Policija mūs sargā! Un tad es to vienmēr arī mācīju saviem bērniem, kad, ja tu neko nedari sliktu, nepārkāp ātrumu, tā tālāk, ko tu baidies no policijas? Tā taču ir. Jā, bet, teiksim tā, kaut vai tu pārkāp un tas policists ar tevim satiekās, nav jau primārais viņam sodīt, viņam ir primārais likt tev saprast, ko tu esi izdarījis un kādas sekas varētu būt. Jo bieži vien mēs nedomājam par sekām, ko mēs darām. Es jau to zinu ļoti labi no jaunības, ka mēs par sekām kaut kādā dzīves posmā nedomājam. Un tad, kad viņas atnāk, tad priecājamies, ka varbūt ir bijuši klāt tieši policisti, ugunsdzēsēji, mediķi, kas tās mūsu sekas pēc tam savāc un saliec mūsu apakaļ čupiņā, lai mēs tālāk varētu dzīvot. Bet par to šodien vairs ne. Jā. Visu cieņu šiem brīnišķīgo profesiju pārstāvjiem, kas mūs sargā, un iesim tālāk. Bet vai ir kāds mīts par policistiem, kas tev kaitina, pirms mēs ejam tālāk? Čikāgu piecīšiem bija dziesma par piecīšiem un par policistiem. Kas jau ir izskausts mīts jau, bet agrāk, tas bija. Tie bija citi laiki. Jā. Tagad ir pavisam savādāk, un tas ir, kā saka, vēstures grāmatās varbūt var rakstīt par to tikai. Mēs kā sabiedrība augam kopā, to es esmu secinājuši daudzos citos stāstos, kur tiek arī kultūra, kā tieši kultūra audzina publiku, kā uzvesties, kā cienīt mākslinieks. Te arī ir tik elementāri, vai ne? Cienīt un nedarīt lietas tā, kā nevajag. Jā, jo, teiksim tā, ja agrāk policists ar sabiedrību tik daudz nekomunicē, šobrīd diezgan daudz komunicē, gan arī publiskā telpā, gan arī kolēģi savā starpā, arī es bieži cilvēkiem
daudz atrisina komunikācijas ceļā visu. Ļoti labi. Nu, digitālā ēra jau arī, vai Jā, ne, protams, ļoti daudz tā mēs palīdz. nevaram šodien iztikt vispār. Jā, super, Juri. Klausies, un kā tev pašam liekas, vai tu kā cilvēks, kā vīrietis, strādājot šo darbu, arī esi mainījies? Tas tev ir... Jā, protams, jo ņemot vērā, kad es uzsāku savus darba gaitas policijā, kad es sāku mācīties policijas skolā, koledžā, pēc tam policijas akadēmijā, tad dažādu veidu kursi. Visu laiku sevi pilnveidojis citā jomā, ko es tālāk arī stāstīšu, sev attīstījis un iegūs izglītību. Tāpat tās arī tikko es arī šogad pabeidzu otru maģistratūru savu Latvijas universitāti iegūju. Ja mēs nemācīsimies, mēs jau paliksim uz vietas. Mums Tieši jau ir tā. tikai jāmācās. Tieši tā, vai jāstudē, vai jāmācās, vai kaut vai no dzīves jāmācās, vai ne, jā. no savām pieredzēm. Par to ir arī šis podcasts, mēs dalamies pieredzēs un stāstam līdz cilvēkiem, kā mēs katrs ejam uz priekšu un meklējam to savu laimīti. Bet ikdienā tas tev sniedz tādu gandarījumu un es pat teiktu laimes sajūtu, ka tu ar savu ikdienas darbu konkrēto, ja, esi kādam palīdzējis tieši tu jūti, ka tur būtu varējuši būt kaut kādas sekas, un tu esi to pamanījis, apturējis. Jo, teiksim tā, ikdienu, kad es esmu darbā policijā, es sabiedrības satiekos un bieži vien ir saucamie cietušie, kas ir cietuši dažādos noziegumos. Ja cilvēks aiziet no manis prom un pasaka paldies, tu man palīdzēji, tā ir vislielākā balva no tā. Kaut kā mēs neesam atraduši risinājumu, bet cilvēks ir nomierināts, viņš ir guvis psiholoģisku atbalstu, un tas visvairāk novērtējums. Ļoti labi, Juri. Bet, lai darītu šādu darbu, kur tev ir vajadzīgs ļoti, ļoti liels emocionālā inteliģence un arī spēks un tāda, iekšējs spēks, ja es pat teikšu, lai nomierinātu šos cilvēkus un palīdzētu, tad kur tu sevi uzpildi vienmēr, lai tu būtu gan šis labais tētis, kā es runāju, gan šis labais policists, gan viss kopā, kur tu sevi uzpildi? Teiksim tā, nav jau noslēpums, mans spēka avots, mans hobijs, kur es ikdienā lietus, sniegs, saule vai zibeņi spēr, kā saka, no skaidrām debesīm, es uz ritenēs. Jā, tu esi ar riteņbraukšanu aizrāvies jau tā pamatīgi, es tā saprotu, vairākus gadus. Jā, ar riteņbraukšanu es nodarbojos vairāk kā 30 gadus, tas ir no savu 12 gadu vecuma, un līdz šim brīdim vēl to aktīvi arī daru. Un mēs visi tikai esam ievērojuši, braucam garām tev ar mašīnām, Jūras vai uz Tukumu, vai uz Plieņiem, kaut kur tikai miņās. Jā, jo tas ir tas laiks, ka tu vari veltīt sev, jo man patīk dabu vērot, jo katrā gada laikā apkārt mums daba ļoti mainās, it sevišķi ap Enguri, un tās smaržas, kas parādās rudenī, pavasarī putniņš čivini, ziemā, kad zvērs satiec mežā. Vasarā ir atpūtnieki, jo brauc parasti tur, kur mazāk mašīnas, un tad ir pavisam ceļi ļoti daudz, un, teiksim, tā no apvidus, kur riņķī šeit braukt, ir ļoti daudz. Es tevi ļoti labi saprotu, vairāk mani sarunu biedri šeit tieši Enguras dabā, gar jūriņu, gar mežiņu, ja, uzlādējas, un arī mēs paši paņem savus suņus, tu jau zini, mēs jau ik pa laikam Satiekamies uz ceļu. Bet tā kā savu laiku ir radīta Engurē Zušķiem gada balva kultūrā un sportā, tu jau atceries, es vienmēr priecājos, ka mēs ar kolēģi to radījām, un tas bija tas skaistais mirklis, kad mēs gribējām pateikties cilvēkiem visiem, kas lepojas ar Enguri, nes Enguras vārdu tālāk un teikt viņiem šo brīnišķīgo pateicību. Un tu esi diezgan regulāri bijis mūsu apbalvojamo sarakstā, jo nemitīgi tu piedalījies kaut kādās sacensībās ārpus Latvijas. Mums atlika tikai galvu saķert, pa kuru laiku viņš ir atkal šito paspējis, kuros Itālijas kalnos uzbraucis, cik kilometrus atkal pieveicis. Tu pastāst par šo drusku vairāk, ja? Jo es nemācēšu nosaukt tos tavus čempionu titulus. Ja? Tu nekautrējies, tu droši mums stāst, kā tur ir. Un es zinu, ka tev ir arī kāda forša piedzīvojuma kabatā, jo tu laikam brauc trenēties tieši uz tām kalnainām vietām. Ja? Kur mazāk skābeklis. Droši stāst. Viss jau sākās ar ārzemēm. Tas, kad 6 gadu atpakaļ, šogad jau būs 6 gadi, kad es pirmo reizi garākais brauciens
apbrauc apkārt Latvijai. Latvijas kontūru man ir iezīmēta kartē. Kolosāli. Apkārt Latviju apbraukt, es uzskatu un domāju, kam patīk ar riteni braukt, ir goda lieta to izdarīt. Nu, man jādara ar savu sieviešnieku. Es esmu dzirdējis visādus stāstus, ar kājām gājuši cilvēki, riņķī, zīmējuši kontūru visā. Jo, principā, sanāca apkārt Latvijā braukt 1450 km, tas man aizņēma 60 stundas. Es gribēju teikt, Nepilnas. es jau gribēju prasīt, cik dienas 60 stundas vienā Nē, mēs piegājienā? nakšņojām arī katrā pilsētā, bet, 7 dienās mēs arī apbraucam. Brīnišķīgi. Bet ar Somām braucam un tā tas mūsu, kā saka, draugu lokā ceļojums sākās. Pēc tam nākamais mans lielais ceļojums ar riteni bija no Vācijas ziemeļiem, no Travemundes līdz Itālijai Gardas ezers visiem pāri Alpu kalniem. Tur viss tās ļoti fantastisks. Brauciens, pirmkārt, tas bija vasarā. Un tā kā brauc uz dienvidiem, parasti jau domā, cik daudz tās mantas ņemt līdzi. Pēc iespējas mazāk. To Nu, mēs tā- arī zinām. Jā, tā kā tie manējie līdzbraucēji brauc ar teltīm, es vienkārši izdomāju, priekš kā man telti ņems, paņemšu foliju segu. Foliju sega, taču vienmēr silda. Ne, tajā vasarā bija diezgan augsts arī tajos dienvidos. Un pirmajā naktī, kad es Vācijā palikām mēs gulēt, un kad es tajā foliju segā ietinies, bija rudze laukā, un kad es pamodos 2 naktī, kad lietas mutē līst, es sapratu, kas notiek. Bet folijas. Bet es esmu foliju segā. Jo pārējie draugi tie arī smējas, viņi teica, nedod Dievs, no rīta atnāks kāds Vācijas pilsonis un domās kaut kas mirs blakus mums. Mazliet nālnais humors, bet tas nekas. Bet tās visas ceļojuma naktis mēs arī palikām ārā kaut kādā laukā. Trakākais bija tas, kad vienā naktī bija, tā bija piekust pa to visu dienu braucot, kad no rīta pamosties un tev gliemežs sejas ir uzlarāpojis. Tās tagad ir modernās sejas maskas. Es nezinu, es laikam viņi saslēdzos enerģētiskā laukā. Vai vēl pēc tam nākamajā naktī bija, kad jāsaprot, ka uz lauka arī dzīvo citi dzīvnieki, kad tev pelē ausī graužās. Nopietni. Caur foliju grib ielīst. Tad tu saproti, sāc novērtēt tās dzīves vērtības, kas tev ir, to komfortu, jo tad ir pēc tam cita pievienotā vērtība. Jo ļoti būtisks, un tas teiciens man aizskāra, ka mums uz prām, ka mēs braucam no Liepājas uz Vāciju, mēs stāstījām par savu braucienu, par savu misiju, kāpēc mēs braucam. Tas vīrietis mums uzdeva vienkārši jautājumu, kas jums dzīvē trūkst? Es nevarēju sākumā saprast, kāpēc tāds jautājums. Es teicu, kā nekas netrūkst. Bet uz šo jautājumu atbildi atradu, kad es Alpiem līdu pāri, braucam pāri Alpu kalniem, Stelvio pārēji saucamā, kas ir vasarā tik atvērti, jo sniegs visu laiku tur ir augšā. Un, kad tur viss brauc ar turistu močiem augšā, un tad es braucot to riteni ar visām savām folijas segām, mantām, kūļādamies augšā, caur sāpēm, kā saka, un te es sapratu, laikam līdz šim brīdim man bija jānonāk, lai es saprastu, ka man dzīvē jau nekas netrūkst. Te ir tas stāsts, vai ne? Un tā ir tā fantastiskā sajūta, bet viņi bija jāpiedzīvo. Jā. Tieši tā. Jāpiedzīvo. Mēs ar Evku gājām Santiago ceļu, tu atceries, ja? Mēs arī visādus humorus stāstījām pēc tam citiem cilvēkiem. Mēs ejam, un viņam arī pa laikam kāds draugs pazvan, kāds paziņa, un tas viens paziņa, noklausās, ka mēs tur ejam, viņš saka, ko jūs tur darat? Viņš saka, 20-30 km dienā. Viņš saka, kas tev kaiš, jums mašīna saplīsa? Jā, uzreiz. Kas jums par problēmu, ja? Bet ir konkrēta vajadzība dzīvē, tu ej un viņu dari, un atgādini sev daudz ko. Tieši Daudz tā. ko caur šīm sāpēm, ciešanām, ja, kad par pamatvērtībām. Juri, stāsti vēl par to riteņbraukšanu. Par to zevu izstāsti man. Par zevu. Tas notikās pagājušo gadu, kad es biju Kiprā. Kiprā Grieķijas augstākais kalns ir Olimpa kalns, un tas atrodas Kiprā. Un ņemot vērā, tā kā esam uz tās salas, tad bija mērķis arī šajā kalnā arī uzbraukt un paskatīties, kas tur notiek tajā Grieķu mitoloģijā. Un sanāca tā, ka muļķīgi mēs nepaskatījāmies, cik ir grādi augšā.
jo lejā jau ir vasara un skaisti. Braucot augšā, pēc 500 metriem tie grādi krītās. Sākam skatīties, ka iet taku staigātāji jau saģērbušies biezāki, ziemas cepurs parādās, sniegs parādās. Mēs esam pliki. Bez folijas segas paču. Bez folijas segas. Mēs esam pliki pilnīgi. Bikses un krekls, kā Jā. saka. Pēkšņi uzbraucam augšā, ir ziema, ir tāda migla, ka tālāk pa 3 metriem neko neredz vispār. Ir zobs uz zoba neturās, bet jābrauc augšā. Uzbraucam augšā, bet sākās nākamā problēma. Lejā nobraukt vajag. Slidens pieļauju. Nē, nevar nobraukt, jo ir pārsaluši, jo es sapratu, apstāsimies, mēs nomirsim vienkārši. Jo brauca garām citas mašīnas un prasīja, vai nevajag mūs evakuēt, ieraugot mūs, ka mēs zili esam vienkārši. Jā, un tai plikajās Jā. nebītās. Un ko tad? Mēs atradām vienu kafejnīcu, iegājām iekšā, un tad šoks, kā saka mitoloģiskais, mūki pretī bija mums. Mūkiem kaut kāds sajiets tur bija. Tajās viņu tērpos, ar viņu jostām, ar viņu kapučiem. Es iegāju, tāds šokā bija. Viņi mūs iekūra veco lauku kamīnu, kamēr mēs sasildījāmies, un tad viens no mūkiem sauc mūs pa vienam un prasa, lai rokas rāda. Mēs domājam, mēs jau nav zaguši neko, kāpēc rokas rāda? Tā kad atsalām, tad mēs viņam prasījām, kāpēc jūs prasījāt mums rokas rādīt? Jā. Viņi saka, mēs gribējām redzēt, vai nagi nav melni. Skaidrs. Viņš saka, vai jūs neatsaldējāt pirkstus? Viņš saka, labi. Viņš saka, labi, bet viņš saka, jūs tagad sasildīsieties, teju padzersiet, mēs jūs labas mājas, kā saka, dosim. Viņš saka, bet jums jau lejā tālāk jātiek. Kā jūs tālāk tiksiet? Ārā -4 grādi. Sniegs. Sasilām, morāli noskaņojamies, sapratām, ka nav varianti, caur tā ir jāaiziet. Izdomājam savu rīcības plānu, un tā mēs lejā arī nobraucām. Bet augšā braucot, es domāju, gals būs klāt. Bet šī ir fantastiska pieredze, ja vēl kāds tik azartiski grib sasniegt ar riteni augšā šo tevis minēto vietu, vai ne? Un atkal pienāk tas brīdis, ka tu kaut ko pārvērtē savā dzīvē. Jā, daudz, jo tas otrs darbs, ar ko man saistīts ir mana profesija, es esmu valsts policijā pārunvedējs. Pārunu vedējs. Pārunvedējs. Superīgi. Un ko tas nozīmē? Ja, piemēram, es tāds cilvēks no malas, es saprotu, policija ir policija, kā jūs teicat, viņi mūs sargā, ugunsdzēsēji mēs zinām, ko dara, mediķi arī mēs zinām, bet ko dara pārunu vedējs? Pārunu vedējs strādā ar cilvēkiem, kas nonākuši viņu krīzes situācijā, kam ir iespējams suicidāls domas, kur ir cilvēki sagrauti kā ķilnieki, iebarikādēšanās. Jo būtībā mēs, un arī pats es izbraucu, kur ir cilvēki sagrauti kā ķilnieki un suicidāls domas, ka cilvēkam dzīvē vairs nav mērķa šeit dzīvot. Tu esi ļoti saskāries arī, tu jau realitātē esi arī saskāries? Mēs strādājam. Jā, tādi notikumi notiek diezgan bieži. Šāda veida notikumi ir diezgan bieži, jā, publiskā telpā tas netiek attēlots, jo, teiksim tā, tas var būt kā indikators citu cilvēku rīcībai, bet augsta jomas profesionāļi mēs esam savā ziņā, jo mēs esam Latvijā tikai 7, kas ir pabeiguši šo pārunvedēju 2. līmeni, viņš ir līmeņos dalās, lai kvalifikācija psiholoģiskai noturībai, protams, jābūt diezgan garš un atlases process vispār, lai tur tiktu. Tajā, teiksim, vienībā, es viņu varētu teikt uzskatīt vienībā, jo šāda vienība atsevišķi arī pretterorismu vienība Omega ir, bet tur jau viņi vairāk ar pretterorismu strādā. Cita specifika tā. Citi jau daudz nopietnāk, mēs, kā saka, daudz mierīgākiem cilvēkiem. Ikdienai vairāk. Jā, jo nosaucam tiltlēcēji mums ir arī Rīgā, jo es esmu Rīgas reģiona vecākais pārunvedējs arī. Man ir komanda sava. Mēs esam 7 cilvēki Rīgas reģionā, un mēs uz šādu veidu izsaukumiem arī braucam. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Es tā klausos tev un secinu, bet atkal dzirdot visu tavu iepriekšējo stāstu, tu esi reāli un dabiski katru dienu
vedis sevi pretim šim ceļam ar šiem riteņbraukšanas treniņiem, nosacīt pēdiņās treniņiem, piedzīvojumiem. Tu esi audzis iekšēji, psiholoģiski, morāli, saukt visādos veidos, lai izaudzētu šo noturību un būtu spējīgs runāt un būt tādās situācijās, vai ne? Bet saki, lūdzu, tad, kad tu satiec cilvēku, tu jau esi aptuveni uztrenējies, vai kā to varētu saukt, ka tu viņu daudz maz jau nolasi? Nu, teiksim tā, šeit uzreiz steiga nav nepieciešama. Ir jābūt pašam sagatavotam, lai cilvēks sāktu runāt un kā runāt, jo mēs arī daudz paši mācāmies taktiku, metodiku par šo lietu, jo jādabū jau kontakts. Un kas ir grūtāk, runāt vai klausīties? Mums ir jāklausās, jo cilvēks ar ķermeni daudz ko pasaka, ar vārdiem. Vēl citu kaut ko var pateikt. To es arī gribēju vaicāt, šo nolasīšanu, ja, kad tu esi iemācījies to žestu un ķermeņu valodu un daudz maz jau redzi, kaut arī citreiz varbūt vārdi nesakrīt ar darbiem. Jā. Ne? Un tas ir tik būtiski tajā. Jo arī, kā es minēju to klausīšanos, cilvēkam jāspēj arī akcentēt to, ko es redzu, ko es dzirdu, vai viņš tā bija domājis. Jo bieži vien arī tā, ka cilvēks nebija to domājis, ko viņš saka. Vai viņš saka, es jau to nebiju domājis darīt. Mums ir citi priekšstati, vai ne? Un jā. Katram no savas dzīves, savas asociācijas. Jo, kā jau es pirms tam teicu, mums sanāk savā ziņā to cilvēku enerģijas līmenī kaut kā ar viņu saslēgties, lai mēs viņu atvilktu atpakaļ. Jo bieži vien ir cilvēks, kam vairs nav šis pēdējais salmiņš šajā dzīvē. Un tad ar viņu strādā. Jāvelk ārā cilvēks. Jā. Bet kā tu pats jūties pēc tām situācijām? Tādām, atrisinās, neatrisinās, tas ir smags brīdis bijis, ja? Kā tu pats jūties, kā tu ar sevi tiec galā? Tu atkal kāp uz riteni? Mēs komandu, protams, pārnājam, brīfingi saucamie pēc šādām situācijām ir, bet iespējas, mums pašiem psihologus apmeklēt, bet enerģijas uzlādēšana, tas būs vēl pēc man, jā. Vai ne? Un tu tur atkal dabū to savu laimes sajūtu un to, ka dzīve tomēr ir skaista un tu kādam esi atkal palīdzējis. Jā, un cilvēkam ir jāspēj parādīt tas ceļš, kas viņam ļauj atgriezties. Jā. Atrast viņu vērtību, jo katram cilvēkam savas vērtības ir. Un ja tu nebūtu piedzīvojis to sajūtu mirkļus dzīvē, kad tev visa ir, ja? Kā tur tas ceļbiedrs tev prasīja, kas tev trūks dzīvē, tad varbūt tu nemaz nemācētu tik labi pats sev nodefinēt, vai ne, to visu, un ieraudzīt arī, kā citam palīdzēt. Tieši tā, jā. Vai ne? Saki, lūdzu, ir bijis brīdis, kad tu tik pat ne apjūts, bet kad tu saproti, ka tas ir ekstra bīstami arī tev pašam. Jā. Šādās situācijās? Jā. Pirmais jau mūsu pašu drošība. Pirmais pašu drošība, un vistrakākais ir bijis, kā saka, man sirdī iedūries, ir tas, kad māte, šī cilvēka māte, gan arī uz ceļiem krīt un lūdzu atstājiet viņu tikai dzīvu. Tur ir nopietna operācija bija mums. Cilvēks palika dzīvs, viss dzīve palika. 8 stundas mēs runājām. Un pēc tam tā gandarījuma sajūta ir brīnišķīga, vai ne? Jā. Ka tā situācija atrisinās. Bet, lai to darītu, tev ir tāds emocionālais spēks vajadzīgs. Jā, mēs tur ļoti daudz cilvēku bijām, un mēs strādājām, mēs runājām divatā ar citu kolēģi, un 8 stundas vienkārši mēs uz maiņām runājām, jo, emocionāli sūc ārā tev visu laiku. Protams, bet paldies, ka tu tādu darbu dari. Un ja kaut vienam var palīdzēt šai dzīvē, vai ne, tad tas ir tā vērts. Jūsu lielākā balva ir pateikt paldies. Cilvēks ir dzīvs, ir izglābts. Un vēl ir lielāka balva, ja pēc kāda laika tas cilvēks tevi atrod un vēl pats pasaka paldies. Tā jau ir laimīta, vai ne? Tas jau ir tā kā ekstra. Es tajās sarunās ceļot ārā tos angurniekus un ļaujot mums kā līdzcilvēkiem
vienam otru vēl vairāk iepazīt, jo tā mēs drauglokā zinām, ko katrs dara, jā. ja? Satiekamies veikalā, tur, čau, ko te šovakar darīs, ko te tur, ja? Un ar to viss beidzās, un Jā. mēs nezinām, kādus darbus, kādu emocionālo spēku katrs pieliek ikdienā, ne tikai Angurē, vispār arī citi cilvēki, ja? Lai tā sabiedrība būtu tik forša, cik viņi ir, un kāds izglābtos, un kādam iet vēl labāk, vai ne? Jo būtībā mēs jau katrs pats ap sevīm to draugu darba lauku veidojam tādu, kādu mēs paši esam. Ja tu esi pozitīvs un atvērts, cilvēki jau jūt, jo bieži vien jau ir bijis tā, kad klients, kas saka, ne klients, bet cilvēks pasaka, es redzu, tu esi gaišs, atvērts, un man vieglāk tiem komunicēt, nevis pretī bubina, un vai tu vēl Man kaut atkal jābūt tādā situācijā daļ tevī, un tad izdari to, jā, un ātris aprakstīsim, jā. kā saka. Un fikslēs var iet mājās. Jā, bet šeit jau nē, šeit ir tas cilvēciskais faktors, kad, jo līdz tam, kamēr viņš ir nonācis, ir ļoti liels ceļš cilvēks gājis, jo tas nekad dzīvē nenotiek pēkšņi. Vienā dienā tieši tā. Bet es daudz arī domāju, šādi runājot ar līdzcilvēkiem, ka pa lielam jau visi mēs gribam, vai ne, būt šie gaišie, pozitīvie un tā tālāk, bet kaut kur paslīd tā kāja, kaut kādas dusmas uznāk un kaut kāda pasaules vainošana aizķerās vienu dienu, otru dienu, un kurš ir tas brīdis, kad pārvēršās par cilvēks par tādu bubuli un pastrādā kaut kādas netika labas lietas. Nezinu? Jāsaprot jau ir tas, kad ir lietas, ko nevar ietekmēt pats, un nevajag ietekmēt. Jāļaujās plūsmai, un jāspēj paskatīties arī no malas uz sevi kritiski. Vai ne? Es jau saku, un tad, kad gribas bubināt, varbūt jāraksta grāmatas. Tu, piemēram, kāp uz riteni, vai ne? Es eju pa mežu pastaigāties. Jā. Galvenais atrast to savu uzlādes vietu, bateriju, kur uzpildīties. Tu savu telefonu pieslēgt un uzlādēt. Jā, un atgriezt sevi par cilvēku un to laimes sajūtu dabūt. Jā, jau teiksim tā, šobrīd jau apkārt jau mums tā materiālā puse spiež. Viņi un arī šie cilvēki, ar ko mēs saskaramies, lielākā daļa nav labi situēti cilvēki. Arī situēti cilvēki cietuši ir no dažādām vardarbībām un noziegumiem, bet domāšana un tā dzīves pieredze katram ir savādāk, arī, protams, dominējuši ir izglītība cilvēkam. Tas ir svarīgi. Tas ir, ļoti svarīgi, jo atšķirās, var pateikt, no prakses, atšķirās cilvēks ar augstāko izglītību. Es negribu nevienu nosodīt, bet tas, kad ir redzams un tev jāspēj saprast, kā ar viņu komunicēt. Tāpēc arī mēs arī paši mācāmies izglītojamies, mums jāspēj uzreiz saprast, ar ko tu runāsi. Jo tas ir ļoti nopietnas sekas, varbūt ļoti Tieši tā. nopietnas. Juri, jā, šito drūmo un skumjo daļu liksim pie malas. Tā ir patiesā daļa. Es uzskatu, ka tas ir diezgan varonīgs darbs, ikdienā to darīt. Tas ir tāds mans iekšējās pārdomas. Un kā tev izdodas darbu atstāt darbā, kad tu atbrauc mājās? Es šo lietu iemācījos gadus, jau būs 7, 8 tūlītās, kad aiztais durvis ciet darbā, un es aizmirstu. Grūti man sākumā bija, jo daudzas kolēģiem teicu, ka ir lietas, ko es no mājām ietekmēt nevaru, un nav jēgas zvanīt, risināt, ko es nevaru ietekmēt. Ja līdz rītdienai tas var pagaidīt, mēs rītā arī to risinām. Bet, protams, manu otru profesiju pārunvedēju darbu, tur nav tā, ka aiztais durvis. Jo bieži vien ir vakari, naktis, brīvdienas. Jo ir arī sarunas, protams, ne tikai mūsu klātienē, mūsu sarunas arī daudz ir pa telefonu. Vienkārši man piezvana, pasaka, ir tāda situācija, es ņemu uz zvanu, pilnīgi svešs cilvēks. Man ir ļoti minimāla informācija, un sarunas laikā es viņu velku ārā. Es tieši gribēju tev prasīt, tu cilvēkus krīzes brīdī ļoti iepazīsti, un viņi parāda savu patieso seju. Jā. Visiem ir jūtas, emocijas, un ir apšā kaut kāda slēptā mīlestība. Tieši tā, un to es arī tā kā
mēģinu saprast šajās sarunās ar mūsu līdzcilvēkiem. Mēs apzināti vai neapzināti katrs meklējam to savu laimīti dzīvē. Katram to piepildījumu un to laimes sajūtu sniedz kaut kas pilnīgi cits, un ja ilgstoši tas nav piepildīts, tad rodas šī otra puse. Jā. Pareizi? Jā, viņš ir tukšs, un tad ir kaut kādi zaudējumi dzīves un smagāki brīži, kas viņu pilnīgi izsit ārā. Jā. Kā tev liekas, ko mēs kā līdzcilvēki vispār varam sabiedrībā darīt, lai tieši apzināti palīdzētu viens otram ikdienā, kā vairot kaut kādu to labo? Es vienmēr saku, vairāk smaidiet, ja? Protams, tas liekas varbūt no malas tā, ko es saprotu, ja? Ko var izdarīt ar smaidu. Es teiktu, vairāk runāt viens ar otru. Vai ne? Dzirdēt. Jā. Un tas ir tas, vai mēs mākam šodien vairs runāt, vai mēs mākam klausīties. Ja lai klausītos, ir ļoti daudz jāmācās. Jo tā tik liekas, ka mēs visu dzirdam, mēs īstenībā ļoti daudz palaižam gar ausi. Un digitālajā laikmetā taču vispār mēs esam atmācījušies dzirdēt otru cilvēku. Mēs aizskrolējam, tur viens jūtās pozitīvi, viens smaidīgi, viens vēl kaut kā, ja? Un tā uztvere ir 3 sekundes, 4 un viss. Jā. Vai ne? Jā. Nu, redz, tad mēs esam nonākuši pie ļoti labas tēmas, ka sarunas, smaidi vairo apkārtējo labbūtību. Tādi mikroprieki, es vienmēr saku, veido to ikdienas apmierinātību lielāku, vai ne? Ne? Un ja tā ir, tu jau pieminēji šo finansiālo pusi, nu tas kā arī vienu cilvēku, ja? Vairāk vai mazāk, un mēs tā sastāda arī kaut kādu to labbūtības daļu, kā mēs jūtamies, un ilgstoši tukšums arī tajā jomā arī noved pie diezgan lielām krīzēm, vai ne? Jā, ir finansiālais kā dominējošā puse, bet ir arī cilvēki ar mazākiem ienākumiem, dzīves līmeni citu, kas ir daudz pozitīvāki nekā tiem, kam ir finansiālais lielāks. Tad kā tu teiksi, ka vairāk pietrūks tieši drošība, sapratne, tādas lietas? Emocionālā labbūtība. Vai ne? Tā ir naudā izmērām. Tieši tā. Jā, Juri, tas ir brīnišķīgi, ka tu kā vīrietis vispār runā par šādām lietām, tu esi to mācījies, tu esi dziļi iekšā sapratis to visu, ja? Vēl nesen kaut kādus gadus 10 atpakaļ mēs runājām pilnīgi par kaut ko citu, jā. Bet tu jau biji uz tā ceļa, tu jau meklēji šīs atbildes, un tu viņas esi atradis, un tu esi sevi realizējis, un varētu tā teikt, ka tavas attiecības ar dzīvi šobrīd ir ļoti labs. Ja es uzētu, tas būtu grēks. Sev sist, kā saka. un pamodināt. Un uzdot vēlreiz jautājumu, kas tev dzīvē trūkst? Tieši tā. Un tu esi laimīgs. Jā, protams. Forši. Vai tu vari nosaukt man kaut kādas savas ikdienas laimītes, kas tev, bez kurām tu nevarētu? Tās ir tavas pamatvajadzības. Tā ir, protams, ģimene. Viss sākās ar ģimeni. Ar savu māju, ar savu drošo vidi, kur jebkurš var atgriezties un uzlādēties. Un labas attiecības, kas ir pakārtots tam. Jā, es pirms vispār sāku runāt ar cilvēkiem, es daudz pētīju, dažādas pētījumus par laimi, kas jau ir bijuši, un lasīju grāmatas, jā, un man sarunbiedrina arī ir bijusi Ines Prisjelko, kad ir sarakstījis ļoti daudz grāmatas par šo laimi, un vienā no pētījumiem bija atzinums, jā, es precīzi nepateikšu, bet tieši par attiecībām, ka viens no laimes faktoriem ir attiecību kvalitāte. Tu arī tā uzskati, jā, ka tās mājas, ģimene. Jo līdz tam jau jāizaug, jo, teiksim, ja sākumā cilvēki tieši satiekās, ir rozā brīļu periods, pēc tam sākās rīvēšanās, un kas katram tie dzīves pārbaudījumi kādi ir bijuši. Bet, ja pēc tam beigās abi saprot un grib vienā mērķa virzienā iet, es domāju, tas ir neizbēgami. Un saki, ar šodienas prātu, tu uzskati, ka katram cilvēkam var palīdzēt. Ka mēs katrs esam glābjams, lai cik mums būtu kaut kāda ķibelība. Mēs cenšamies, jo dzīvē nekas nav ideāls arī. Protams, mēs cenšamies, mēs ejam, daram.
Un mēs nekad pie cilvēka pienākot un sākot savu darbu, nesakam, mums neizdosies. Un ja man tev jāprasa, lai tu pasaki viena lieta, kas cilvēkam, man, jebkuram citam, vajadzētu tā par dzīvi saprast, izprast. Tev ir kaut kas tāds. Vēlreiz atkārtošu, kas tev dzīvē pietrūkst? Super. Atrod sev jautājumus to atbildi. Tieši tā, un ja tu arī atrod, kas tev vēl pietrūkst, kā mēs te vairākās sarunās teicām, tad vismaz, ja tu nevar aiziet uz to mērķi, tad guli tā mērķa virzienā. Tieši tā, jā, izstiep roku. Taisnība. Protams, un forši, ka mēs vēl tādā sarunā, tādā grūts tev tas darbs ir, Nē, vēl varam pasmaidīt. Skatoties tā, varbūt tā smagnēji uztver mazliet, bet... Emocionāli. Emocionāli, kā jau sīvieta, jā. Bet, ja tas darbs patīk un redz sev vēl kā var pilnveidot un palīdzēt citiem, tas ir lielākais gandarījums no tā. Tas arī dod tev spēku turpināt. Jā, tieši tā, jo mēs nekad nezinām, kas būs rītā. Tieši tā. Tas ir tas, ko es tev stāstīju par to alni. Man pavisam nesen izskrēja uz ceļa tas lielais alns un bija tā sajūta, ka vai tā dzīvība bija forša. Yes! Un notika brīnums, un mēs abi veiksmīgi izglābāmies, bet tas dod uzreiz tādu stimulu atskatīties vēlreiz atpakaļ. Vai tiešām viss ir forši un darīt to, kas pietrūkst. Ātri, reāli darīt, vai ne? Jā, tieši tā, jo es jau arī tāpatās aizgāju studēt, tu otru maģistra grādu ieguvu. It kā man jau visi teica, kas tev pietrūkst? Tev taču ir viens tiesību zinātnēm maģistrs jau, vai te tev vēl? Maģistrs man pietrūkst. Es saku, bet uz 2 kājām cilvēks stabilāk iet. Jā. Bet tā arī jau es atsāku studijas pēc 14 gadiem pārtraukumu, ka es pēdējo reizi iegūtu maģistru, un tagad tas otrs ir. Tas skatiens jau pavērās cits, arī tie pasniedzēji savādāki jauni priekšmeti, jo no tā jau iegūst studiju laikā, cik tu pats vēl tam laiku. Ļoti labi. Tu esi savu dzīvi definējis, tu zināji, kas tev pietrūkst, skaidri pietrūkst, un vienkārši gāji, rīkojies un izdarīji. Jā, jo, lai es teiktu, kaut kas man šobrīd pietrūkst, teiktu, ka nē. Bet es nezinu, rīt vai parīt, man tiešām kaut kas iespējams pietrūkst zināšanas, es iešu. Lai gan man jau aicināja tālāk iet studēt un... Trešo maģistru. Nē, uz doktorantūru man aicināja darba vadītājs. Jā. Bet ņemot vērā, kad es šobrīd neesmu apsvērs iespēju iet akadēmiskā vidē, lai es kaut ko tālāk dalītos, bet tāpat tās dalos savām zināšanām. Bet ir jau cits man piedāvājums, kur sev pilnveidot un vairāk zināšanas iegūšu un atkārtošu saistībā pārveidē darbu. Brīnišķīgi. Es klausos un priecājos, kaut mēs vairāk būtu apkārt te tik stipri un gudri un emocionāli izglītoti cilvēki, lai sabiedrību darītu aizvien laimīgāku un priecīgāku, vai ne? Jā, jo, būs sabiedrība veselāka, dzīves priecīgāka, apkārt būs laimīgāka. Tieši tā, par to ir arī viss šīs sarunas. Bet man ir jautājums tev no iepriekšējā viesa. Jā. To es tev uzdošu, bet es vienmēr uzdodu pati no sevis tādu vienu jautājumu. Ja es būtu feja ar burvju nūjiņu, ko mēs visi kā mazas meitenes gribējām būt fejas, un puiši visi gribēja būt policistu un ugunsdzēsēji. Tad, man būtu tāda iespēja kaut ko visā tavā dzīvē iepriekšējā mainīt, kas tas būtu un vai vispār tas būtu kaut kas? Mainīt? Es domāju, ka nē. Ja teiksim tā, man tas bērnības sapnis bija kļūt par dakteru, ķirurgu. Lai gan es asins nezinu, kāpēc nepanesu, lai gan darbā bieži ar to saskarot. Man ir problēmas, tā ir man problēma lieta, jā. Kas man pietrūkst mainīt? Savu dzīves darba laikā es savus nāvas vēstules saņēmis, ka es esmu mīris arī pats uz rokas. Tie ilgi dzīvo parasti. Bija tāds, kā saka, melnās kurjos gadījums, ka man mediķis izrakstīja, kad es sev galu izdarījis un iedevu uz roku zīmi. Es vienkārši izlasīju. Tāds bija arī dzīvē tāds, bet, humoru tam piegāja klāt, vai es nemainītu neko. Tieši tā, vai ne?
uzdod atkal sev to jautājumu, kā tur bija, kas tev dzīvē pietrūks. Un tikai tad, manuprāt, jā, kad tu spēj novērtēt visu, kas tev ir, Jā, te tieši tā. ienāk tā laimes sajūta, un tu vari gulēt jau nākamā mērķa virzienā. Tieši tā, jo, ja mēs teiksim, kas ir labi, tad mēs nezinām, kas ir labi. Tieši jo tā. ir vēl labāk. Un mēs katrs esam tik dažādi, katram Jā. tas labi, un katram tā laimīte ir pilnīgi kaut kas cits, vai ne? Protams. Jo es, piemēram, iedomāties nevarētu, es neesmu tik emocionāli spēcīga, lai darītu kaut ko līdzīgu, kā tu dari, ja? Es varu to otro pusi uztaisīt, to ballīt pēc. Jā. Jo katrs esam unikāls Jā, ar savu lietu. Kā jau tu teici, katram savu laimīti. katram sava laimīte. Un tad man ir jautājums tev no iepriekšējā viesa. Atkal atgriezīsimies pie tās smagās artilērijas, ja? Vai tev ir bijis, un vai tu vari ar to dalīties kaut kāds pats smagākais notikums tāds dzīvē? Bīstamākais drīzāk viņi man tā formulēja. Jā. Dalīsies? Protams, ar manu profesionālo jomu saistīts. Skrēja pakaļ noziedzniekam, pagriezās pret manīm ar ieroci. Un kas tajā brīdī tās sajūtas? Kā es paliku kā betona stabi, un dzīve sāk skriet riņķi starp acīm. Bija diezgan pēc tam kājas un rokas trīcē. Viss atrisinājās. Jā, mēs to cilvēku dabūjām, bet tumsā ne latērna gaismā, kā saka. Un viss šīs situācijas arī veido tev kā cilvēku loģiski. Protams, jā. Bet saistībā ar tavu darbu atklāja mums vēl vienu mazu niansi Kādu? ar darbu, kas ir pāri un vedējs. Jā. Es noskatījos ķilniekus. Un tajā uz atskatu, kur atskatījās. Jā, Es pamanīju arī tavu seju, kur atskatās, kā filma ir filmēta un notikusi. Jā, es šai filmā arī filmējos ķilnieks kā pārunvedējs. Pašā sākumā biju pirmajā sērijā, kad tur rādīja, ka ķilnieki bija sagrābti un pie kafejnīcas bija saruna. Un pēc tam pēdējā sērija bija aizkadra intervijas jau, un tad stāstīja. Protams, viss tā filmēšana diezgan interesanti. Man bija 31. augusts, nākšā dienā ar Tomu uz skolu, 1. septembris, negulēta nakts. Interesanti bija, jo savā ziņā es arī priecīgs biju, ka man uzaicināja šo filmu filmēties, lai cik tur maz man rādīja. Bet devu ieskatu, kad ir šādi cilvēki, šāda profesija, un šī profesija diezgan nopietna, un ir cilvēki, kas palīdz sabiedrībai. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Un mēs runājam par Kovaļovu pāra filmu Ķilnieki, nesen iznākušo. Es esmu liela fane arī tai filmai, un abām viņa filmām vienkārši kolosāli, jo viņi ļoti realistiski, vai ne? Jā. Viņi ņem vērā tavus padomus un forši. Jā, diezgan daudz arī no savas profesionālās puses varēja teikt, kā ir jābūt un kā dzīvē notiek, nevis kā režisors ir izdomājis, un tur sanāk šķībi tas viss. Vai ne? Jā. Tad tavs atkal vēl viens gandarījums, ka tavs zināšanas noderēja. Jā. Jau varēja teiksim tā, jau filmā jau, lai cik maz man tur rādīja, bet jau ieskati bija pirmie. Jā. Pirmie soļi, kā bērnam. Jā, super. Juri, bet es gribu dzirdēt drusciņi par tiem riteņbraukšanas sasniegumiem. Tev taču ir visādas foršas 1. vietas, 2. vietas, 3. vietas, tu kaut ko esi tur sasniedzis arī ar to ilgstošo treniņu būšanu. Jā, tie rezultāti, protams, neizbēgam pie manas braukšanas ilguma, daudzuma, teiksim tā, strukturēti pareizi treniņi arī. Šobrīd jau 2 gadus jau brauc pie trenera, kas man arī uzrauga uzpusē, nevis tā, kad es uzkāpu vienkārši, kur acis rāda un brauc un cik ātri vajag braukt. Bet no sasniegumiem, ko es varētu celt augšā, protams, Latvijas čempionāti ir bijuši uzvaras amatieru līmenī, ja es šobrīd pats amatieris arī esmu, tad starptautiskā līmenī, ja mēs skatāmies no policijas puses, tad es esmu pasaules vices čempions policistiem. Spānijā es iegūšu, tas bija, jau pat neatceros. Es neskaitu. Kaut kad bija. Jā, tad, protams, Baltijas mēroga. Tāda veida, tie sasniegumi ir. Bet forši, tu arī pats meklē tās sacensības, kur
piedalīties, vai kaut kāda atnāk No starptautiskām sacensībām ielūgumu nāk mums, kad kaut kur esi parādījies un tevi zina jau, tad jau nāk ielūgumu uz startiem tev, grib redzēt kāds arī. Un tad tu pats izvēlies, vai tu vari piedalīties, vai tu nevari, cik gatavs tu esi? Jā, cik es esmu gatavs, vai es zinu, kad ir, piemēram, tur nākamo gadi pasaules un ugunsdzēsēju sporta spēles kaut kur Eiropā. Tad es zinu, ka es turiem varu aizbraukt, un tur parādīt sevi. Ļoti labi. Tas sniedz arī tādu gandarījumu, ka tu esi trenējies. Jā, tieši tā, jo, teiksim tā, sacensībās tu satiec tos citus policistus kaut vai, bet ārpus sacensībām tu jau ar viņiem aprunājies, kas ko kā ir tie pasākumi dažādi, un tur iegūst to pieredzi, apmainās kontaktiem, kas pēc tam ļoti noder pēc tam. Jā. Man prieks, ka tu atbildēji pirmkārt, ka tu esi laimīgs. Otrkārt, ka tu zini to nākamo savu virzienu, ja? Tas ir tas, ko es sadzirdu cilvēkos, un tad arī prieks ir, tu viņam tici loģiski, vai ne? Kad tā ir. Tu jau pats esi pārunu vedējis, tu zini, ko es te varu. Es klausos te. Ko es varu, es jau tik tā papaļāpāju. Un man ļoti liels prieks, ka tu šodien atsaucies. Liels tev paldies, un es tev novēlu apkārt ļoti daudz laimīgu cilvēku. Noteikti būs. Jā. Un lai viss izdodas arī ar turpmākām iecerēm, jo pēc tās lielās teorētiskās pieredzes, kas to zina, varbūt tev tiešām gaida akademiskais ceļš. Varbūt pēc tam, bet patreiz ne. Kad tu gribēsi dalīties ar kādu savās pieredzēs foršajās. Jā. Paldies jums, tas bija mūsu Enguris Juris, foršais tētis, vīrs, policists, riteņbraucējs un vienkārši stiprs cilvēks. Tādus es novēlu jums apkārt daudz un daudz laimīgus cilvēkus. Uz tikšanos jau nākamajās sarunās.